Čaujiņš meitenes, es gribu jūs iepazīstināt ar jauno Catrice kolekciju. Gan limitēto kolekciju, gan arī tiem jaunumiem, kas ienāk tagad kā rudenī, kā rudens kolekcijas. Sākšu ar limitēto kolekciju, šo te foršo konturēšanas paletīti. Man viņa šobrīd ir uz sejas. Kā jūs varat redzēt, kā viņa ir, teiksim, praksē darbojās, man ļoti patīk gan konturēšanas krāsa, gan arī gaismotājs, kurš ar mums citu ir uzklāts šeit un šeit. Vienīgais, kas man nepārāk patīk, ir šis te vaigas ārtums, viņš ir kaut kā, ne mans tonis, laikam, man neīpaši patīk, kaut gan viņš arī šeit ir uzlikts. Patika tas, cik viegli iztušējās šie te toņi, tīpaši izgaismotājs. Viņā nav nekāda lielo spīguļu. Mazliet viņa varbūt bija jāpiestrādā pie vaigas ārtuma, bet tas vienīgais mīnus. Kopumā ļoti laba paletīte, jūs viņu redzat, ņemat, mēģināt. Tas ir super. Otrs produkts, kas ir ļoti patīkams tieši priekš konturēšanas, tā ir krēmveida konturēšanas paletīte. Un šie toņi ir labi ar ko? Ar to, ka viņos nav nekāda spīguļu un spīgumi. Šis te beišīgi, pelēcīgi brūnganais ir ļoti labs, lai radītu dabisku ēnu. Un šis te krēms, jeb krēma krāsa ir ļoti patīkams izgaismotājs. Es domāju, ka šī paletīte ļoti noderēs tām meitenēm, kurām ir sausākā āda. Viņas noteikti novērtēs to, cik viegli viņi iztušējās. Šajā konturēšanas komplektā ietilpst arī divas lūpu krāsas, kuras ir ļoti skaisti, tīpaši šis tons ļoti skaists. Tas ir lūpu krāsa zīmolīšu veidā, kas ir matēta, un lūpu spīdums. Šobrīd šīs abas lūpu krāsas man ir uz lūpām. Zīmolītis man ļoti patīk, un patīk šī pieeja un ideja par zīmolīti. Lūpu spīdums, manuprāt, bišķiņ lipīgs. Un šajā te komplektā ietilpst arī šāda te konturēšanas ota. Es neteiktu, ka tā ir pat labākā ota, ko jūs esat redzējuši vai lietojuši. Ar viņu var izveidot diezgan asas kontūrus, un visvairāk viņi būtu noderīgi tieši pie krēma produkta, bet kopumā viņi labi strādā. Par savu cenu vispār ļoti labs produkti. Vēl no jaunumiem, kas man liekas pašā ļoti interesants, cik es mēģinājusi, ir šī te Eye & Brow Contouring palete. Ļoti interesanti ar to, ka šeit ir izgaismotājs un 3 brūnie tonīši. Kāds no šiem tonīšiem, principā, ar viņiem var izveidot vienkāršu acu make-upiņu, un viņus var izmantot arī uz acīm. Es izmantoju pašu tumšāko uz acīm un šo te vidējo arī ieliku acu make-upā un arī gaišo ieliku acu make-upā. Aizmugurē šai paletē ir ļoti labi parādīts variants, kā to izdarīt un kā forši iztīsies acu make-upiņš tieši ar šo paletīti. Manuprāt, ir patīkams produkts. Ir mazlietiņa pūderaina, bet tāda principā ir jau vienīdz visi Catrice produkti. No sākuma es parādīšu, kā ir ar pirkstu un pēc tam jau rotiņa. Es izmantošu šo te sintētisko otiņu, lai parādītu, kā klājās kāds no šiem toņiem tieši ar otu. Jo bieži vien mēdz būt tā, kad mēs pasvačojam veikalā, liekas vēl superpigments, bet tad, kad mēs mēģinām ņemt ar otu, tad viss superpigments nemaz nav redzams. Skatāmies. Kā mēs redzam, kopumā paletīte ir diezgan laba, un es uzskatu, ka tas ir viens no variantiem, ko vajadzētu, iegādāties, ja nav šāda līdzīga produkta. Nākamais jaunums, kas man pašai ļoti patīk, man vispār ļoti patīk no Catrice izgaismotāja. Un šis te izgaismotājs ir ļoti, ļoti skaists. Viņš ir šampaniešu toņos, mazliet tāds brūnīgs. Pirmais ir zelta mircumiņiem. Tie mircumiņi, kā jau lielākoties visiem Catrice izgaismotājiem, nemaz nav tik ļoti redzami. Otrs ir nosacīti matēts, varbūt maigi satīnīgi, rozīgs. Un trešais ir izteikti skaists, piesātināts šampaniešu tonis. Burvīgs izgaismotājs. Ja vēl nav izgaismotāja vai dūmu pirkt izgaismotāja, šis ir viens no ļoti labiem variantiem, jo šī palete nav pārāk pūderaina un, manuprāt, ļoti laba kvalitāte. Tagad nākamais produkts, ko es pati ļoti ilgi gaidīju, tiklīdz ieraudzīju viņa mājaslapā, ka šāds produkts būs HD Liquid Coverage Foundation, tātad 24 stundu tonālais līdzeklis, man patīk viņa tā raksta. Jo es principā neticu, ka jebkurš tonālais līdzeklis var tik izteikti noturēties uz sejas ādas, lai rakstītu 24 stundu. Matējošs un ļoti viegls.
Kas man viņā patīk? Man patīk tas, ka viņš ir ideāls priekšfotografēšanās, priekšvideo viņš man tagad ir uz sejas, viņš būs ļoti komfortabli. Man tomēr neliekās, ka viņš derētu kā ikdienas tonālais līdzeklis. Drīzāk kā līdzeklis, ja piemēram nepieciešams kaut kur iet fotografēties, ir kaut kāds tusiņš, kur vajag smugas bildes. Un jā, tad tiešām ļoti vieglā un, teiksim, plānā klājumā var panākt labu sadzamību, labu efektu un ir ļoti forša sajūta. Bet apmēram pēc 4 stundām ar manu taukaino ādu un arī, cik es saprotu, ar daudz citu cilvēku ādām, ko es esmu dzirdējis, ka ir lietojuši šo tonālu līdzekli, parādās tomēr taukainība. Bet tā kopumā man ļoti patīk dizains, man ļoti patīk šī pipatīte. Man ļoti labs risinājums, ļoti glamūrīgs risinājums. Un es jums šeit parādīšu, kāda ir sedzamība. Kā jau jūs redzējāt, ļoti izteikti sedzamība šim produktam. Un ar šo te vienu pilienu var tiešām pārklāt visu seju, jo priekš rokas bija mazliet pa daudz. Nākamais produkts, kas man patīk, tas ir šis te Glam lainerītis, supermelnais lainerītis ar ļoti interesantu laineru galiņu, diezgan precīzas līnijas. Šim lainerītim ir diezgan laba noturība, un viņš ir spējīgs uzvilkt diezgan precīzas līnijas, gan smalkas, gan biezas. Atklājā gribās teikt, ļoti labs produkts, un man patīk. Nākamie jaunumi ir šāds te lūpas spīdumiņš, vai šķidrā lūpkrāsa, man skaitos. Manā uzturē vairāk viņš ir kā lūpas spīdums. Ļoti komfortabla. Viegli nesājās, tonis identisks manai lūpkrāsai, tāpēc es varu teikt, ka priekš manis tā ir ņot lūpkrāsa. Matētais lūpkrēms no Catrice, manuprāt, ir izpelnījis lielu plusu ar savu dizainu. Dizains tiešām skaists un glamūrīgs, smarža ir ļoti patīkama, tekstūra ir ļoti patīkama. Viss ir superīgi līdz tam brīdim, kad viņi jānesā uz lūpām, jo, diemžēl, viņa ir ļoti nenoturīga. Un, lai arī cik superīgi neiztītos, atkal tas ir produkts, kuru var ielikt vai lietot tajā kategorijā, kad ir nepieciešams uzkrāsoties, nofotografēties un noturīt lūpkrāsu un tālāk. Vēl viens projektiņš, kas liekas diezgan interesants pēc savu dizaina, ir Catrice matētā lūpkrāsa lūpu zīmos, līdzīgi kā lūpu krītiņš. Šis gan ir viens no produktiem, kas man ļoti patīk, dēļ tā, ka viņa ir pietiekami noturīga, viņa labi klājās, viņa jauki smaržo. Nav šī te lūpu krītiņa plasmasīgā smarža. Šis te Matte Artist lūpkrāsas zīmolītis, viņam tonis nav uzrakstīts, viņa ir ļoti feina arī ar to, ka viņa turās lūpām arī pēc ēšanas. Nu, vismaz tik tālu, lai varētu vēl uzreiz neatjaunot, ja man kaut kur jāsteidzās vai jāiet, jo šis te nospiedums, šis rozīgais tonītis paliek nosacīti ieēdies lūpās. Labs produkts. Šādi ir mani jaunumi. Es ceru, ka jums bija interesanti. Es ceru, ka kaut kas no šī visa jums patiks derēs. Es domāju, šī paleta noteikti. Un es domāju, šis te lūpas spīdums. Kopumā vēl sīkāks apraksts ar vēl sīkākiem svešiem būs noteikti blogā sievišķība.blogspot.com. Šie ir nosacīti mani pirmie iespaidi, kas gan ir diezgan ilguši, jo es jau lietoju jau kādu laiku šos produktus. Es ceru, ka jums patika un bija interesanti. Ja tā, tad spiediet laiku un pierakstieties manam kanālam un tiekamies kādā no citiem video. Čau viņš!